trofeja. Šodien mēs esam Ķīšecerā, ķesim zandartu ar arvi. Vai uz dzīvo ar arvi? Uz dzīvo ar arvi. Nu, tas nozīmē ar mazajām zivtiņām, noķer mazās zivtiņas, ieliek kaut kādā spainī ūdenī, un tad vienkārši uzliek uz āķa tās mazās zivtiņas, un tad met ūdenī, lai plēsē viņas apēd. Nu, pieķerās pie tās zivtiņas, un tad velk ārā. Izstāstīju. Jā, tas arī viss pirmkārt. Ievadiņš. Mēs te nesen Aigaru bijām pacupēt. Bija diezgan liela atsaucība, cilvēkiem patikās, ko mēs te sadarījām, un tad izdomājām arī šajā kanālā uzfilmēt copīt uz dzīvo. Vispār vienkāršo primitīvo, vispār nekas tur nav baigi vajadzīgs, viss ir lēti, izņemot mailes dabūt. Tāpēc, kad šodien es kādas 2 stundas nočakarējos ar to, ar visu barošanu un visu pārējo. Bet nu labi, kaut kas mums tur ir asarīs, ir diezgan palielas raudas. Bet, jā, es biju arī vakardien iebraucis, tad tur 2 zemēriņi bija, bet, nu, asaris bija liels. Nu, redzēs, nu, šodien pacupēsim, mēģināsim parādīt jums visu iespējamo, kas no A līdz Z, kā to makšķeru sataisīt. Un cerams arī pie zivs tiksim. Pirmais cops. Bet šitais pēc līdakas izskatās. Nav. Tas asaris bija. Zvīniņas smuki nosūcis no augšiņas. Labi, turpinam. Par ēsmu zivtiņām, kas jau droši vien, kad ir galvenā visa šitā te sastāvdaļa. Mans uzskats ir tāds, kad vispašāk, kad ir tā mailīte ir super dzīvīga un viņa nav grausta. Jo man, teiksim, ir bijuši gadījumi, kad, nu, iemet, ir cope, un zandars tur viņu izpļaus ārā ir vai kaut kas nogājis, un tu pieliec pie lēvas, viņa it kā ir dzīva, bet tajā pašā laikā, nu, viņa ir sakosta. Un tu iemet vēl vienreiz to pašu mailu iekšā, un cops vairāk nesako. Nezinu, kāpēc, jo it kā pēc tās loģikas būtu tāda, nu, ja tā zivs ir traumēta, tad droši vien, kad, nu, tā būs pirmā, ko zandars paņems. Bet tā nav. Tajā pašā laikā uzliec pēc tam svaigu zivtiņu, iemet un copi aiziet. Bet tajā pašā laikā ir arī džeki, kas liek astītes, liek filējas gabaliņus, un tas viss ir ok. Jo man īstenībā pašam sāk likties, jo tās mailes dabūt ir tik šausmīgi grūti šogad, es nezinu, kas viņām ir noticis. Kad jā, es zinu, ka džeki vecmogrāvī tur pie Maksimas sēž uz gruntenē, viņi reņģis paņem tur pat tās tirdziņā un reņģu gabaliņus liek uz āķi un viss notiek, un zandari ķerās. Bet man patīk tas pludiņa princips, ka tu iemet un tu redzi, kā tur kas aiziet. Un ir milzīga rauda, kas, nu, es esmu tāds līdz tur ļoti vēlā rudenī, bet tad arī, nu, lieli zandarti ir bijuši. Un tad mums ir tur asarīši un ir pāris raudiņas. Nu, nezinu, mēģināsim šodien kaut ko izsēdēt. Vakars solās būt foršs. Vēja virziens man bišķiņ nepatīk, bet, nu, paskatīsimies. Otrais cops. Bet, nu, tāds. Oho.
Tas, ka viņiem šodien nav, tur baigais ēdmaņa, bet, nu, kaut ko viņš tur pabakstīja. Principā parasti ir tā, nu, tā būtība ir, kāpēc es daru tā, kad pludiņš guļ uz grunta. Nu, pludiņš guļ. Tas nozīmē, ka suņi stāv uz grunts. Tur ir metru pavadiņa. Un tu mailīt to metriņu apkārt pa rādījus augšā lejā, viņi tur var šivarēties. Un vienkārši te ir vēji, te ir straumes. Un tas, nu, man nepatīk, kad, teiksim, to pludiņu nones no kanta un aiznes kaut kur ratā projām. Tāpēc es uzlieku bišķiņ mazāku sviniņu, lai viņš turās tur pie grunts. Un tad, kad ir cope, pluts uzlec gaisā, nu, tad viņš ar zīvi iet tur, kur viņai gribās. Nu, šitais ir kaut kāds tur neizdevies. Vai nu tur kaut kāds zemēriņš vai asrītis. Un tulīt to var tā izspiest vienkārši. Nē, izspiest nevajag. Izspiet tos tīkliņu, un tad tā ir faktiski. Jā. Un reku, kā mēs varam uzlikt, ja? Tad var likt tikai caur lūpu augšējo, bet es vienmēr lieku cauri apakšu un cauri pa nāsi ārā. Un reku, mums ir foršs rezultāts. Bet, ja mēs copējam, mums kaut ko vajadzētu arī tā kā nokomplektēt. Un Salmo ir šajās tā Spin 2 uz 40 gramiem pa 3,5 eiro. Un ir arī pat lētāka opcija un arī tāda, nu, nezinu, glamūrīgāka. Mums ir jauna šogad parādījusies ultra sērija. Un arī šim nolūkam viņš darēs. Te ir 40 gramu tests. Un garums ir 2,60. Foršs, jaudīgs tāds spinītis, ar ko var arī mierīgi klasikā ķert ar kaut ko prasības. Es teiktu, ir tā, lai viņš ir pietiekuši jaudīgs tieši tam pietritienam, lai viņam ir, lai viņš nav tāds baigais ļumeklis, kad pluts aiziet, ka tu viņam var iedot pretī. Nu, tas ir svarīgi. Tur, teiksim, kaut kādi 10-20 gramīgie kāti, nu, tas nebūs. Ar to tas, ar ko tur baigi mēģināt zandartu ķert uz dzīvo. Man vispār ir tur 80 gramīgi un kādi tikai vēl ne kādi. Reku vispār man ir kātiņš. Šīs kāds ir tas, ko es pirmo reizi dzīvē pa savējo naudu nopirku. Man bija kaut kādi gadi 16, nu 15, neatceros. Tas ir 10 līdz 40 grami. Viņš joprojām man kalpo un nu, jā, un uz šitā ir visvairāk copas man bijušas. Tas ir, es nezinu, kaut kāds fenomens. Bet ar to es gribēju pateikt to, ka nu, tam kātam nav tik liela nozīme. Tur nevajag neko baigi ieguldīties. Tiešām lētu kātu paņemam un tas viss kalpos. Galvenais, lai ir tā, lai viņam ir jauda, lai mēs varam piecirst. Spole. Ņemam jebkuru savējo spinningu spoli. Vai, nu, ja nav spinningu spole, nezinu, paskatāmies 2,5 tūkstoši, 3,5, 4,000 izmērs, varat atbraukt pie mums ciemos Salmo, nu mēs nokomplektēsim tur 20-30 eiro, atradīsim spolītes. Šajā gadījumā mums ir Vanreks BP7, kas forši uzklāja pīto aukliņu un visi kārtībā. Pītā aukla. Pēc Japāņu tās klasifikācijas skatāmies 1 vai 1,2. Mums ir meiča laivā, kurai arī copēt gribās, bet, nu jā, un tad mums ir pītā aukla. Tas, ko mēs darām, mēs paņemam pludiņu, Salmo, ideāla forma, priekš pludiņa uz dzīvo, jo zandarts, ja viņš tomēr paņem un viņš jūt pretstību, viņš izpļaus ārā. Tāpēc ideālāk ir šitādi te smailē garie. Jā, mums Ester vēl joprojām piepalīdz, bet, nu jā. Un tad man patīk tie, kuriem iet tas slīdošais punkts caur korpusu. Nevis caur augšu, bet caur sāniņu.
Jo, ja iet caur augšu, nezinu, man nepatīk, kā viņi viņos uzvedās, bet te caur sāniņu ir baigi feini. Un tad mēs izvaram cauri šito. Puldiņš mums ir 10 grami, un tad mēs paņemam svīniņu, kas ir 8 grami. Man jau te ir slepenā kastīte laivā, kur es viņus esmu iepircis diezgan daudz, lai nav tā, ka nav. Tātad pludiņš, uz tās pašas pītās augas varam virsū 8 gramīgo sviniņu. Un tad mums vajag griezlīti. Šitādi te. Principā, jebkurš tur derēs, bet, nu, tur nav jēga likt kaut ko maziņu. Šitais aiziet. Par 15 pār 8 baigi drīz ir jābūt iznācienā. Tāpēc jāsien ātrieši. Tik tālu mēs esam, un tālāk mums vajag fļuriku. Fļuriks. Nu, es lieku 0,28, bet jā, arī fluorkarbonu mezglus vienmēr, kad sienam, tad saslapinam, jo viņš sadeg. Un tad ir tajā vietā ir viss slikti. Ņemam metriņu, nu, plus mīnus. Un tad 1,0, 5,0, 3,55 nodalīts rāķiem. Ja, teiksim, vēlāk uz rudeni gribās kaut kādu lielāku maili uzlikt virsū, tad var ņemt 2,0. Nu ko, un mums makšķeri ir gandrīz gatava. Tikai ir vēl viena lieta jāizdara. Tagad tas slīdošais pludiņš, viņam ir vajadzīgs arī, nu, mezgls, pret kuru viņš atdursies. Nelieciet nekādā gadījumā tos silikona stoperus, jo viņi, nu, vienā no tiem gradzeniem viņi iestrēgs metienu brīdī. Tas ir vairāk kā skaidrs. Un ja kāds ir 2,70 un mēs copējam 3,5 metros apmēram, 3,5, tad mums to mezglu vajag taisīt no fluorkarbona. Fluorkarbons vai monofila auka, nu, tas nav tik būtiski, bet jā, mēs vienkārši nosienam nu, nezinu, mazu gabaliņu. Standziņas arī līdzi vajag šķērītas, bet, nu, tā. Un tagad, ko mēs izdarām? Nevajadzētu darīt tā, ka mēs to mezglu uzsienam uz pītās augstus un tad sūtam cauri visus tos 3 metrus, jo arī tad ir berze un tad ir, nu, viņš arī sadeg. Mēs vienkārši uztaisam tā, ka pie laivas nolaižam lejā. Nu, reku mums pludiņš guļ, un tad vēl plus kaut kādi 30–40 centimetri. Un tajā vietā mēs vienkārši paņemam fļuriku un uzsienam vienkārši to fļuriku uz pītās auklas ar tādu mezglu, kā, nezinu, tie, kas ir sējuši kādreiz āķīšus, kuriem nav cilpiņa, bet ir tā saplicinātā pēdiņa. Nu, respektīvi, tā mezglam ir jāslīd. Tad tas ir vai nu tāds, es zinu, kad arī citi mormiškas tā siena ziemā. Un tad mēs viņu savalkam, saslapinam, protams. Lūk, un mums ir izveidojies slīdošais mezgls. Un te ir viena nianse, kas ir diezgan svarīga. Negriežam tās auglas nost pie paša mezgla. Atstājam tur kaut kādus centimetrus 2, nu, apmēram reku šitā te.
lai paliek tās ūsiņas, jo ar tās ūsiņas palīdz tam, kad ir metiens, tad viņi smuki izskrien cauri tiem gredzeniem. Nu, tā izskatās tas mezgls. Un viss, mēs esam gatavi copai. Un jā, vēl viena lieta, paskatāmies tā, lai bremzīts ir ļoti cieši, lai tas pirmais piecirtiens ir zandartam, tā mute ir traki kaulaina. Un, lai sanāk ar to pirmo piecirtienu iecirst viņu kaut kur to vajag izdarīt. Nu, Esteri, ķersim zivis? Ķersim, jā? Tu jau, man liekas, esi te kaut ko jau saķērusi. Neko, nē. Nu, reku, cauri apakšlūpai, pa nāsīt ārā. Esam gatavi darboties. Nu, reku, mēs tu bišķiņ sačakrējāmies. Neredzējām Sofi, bet reku, smugi žens bija paņēmis, uzplēsis ir. Reku, te. Šīdien te smuki ievilcis. Nu, diemžēl ne redzējām, ne izvilkām, bet, tas dod cerību, kad kaut kāda aktivitāte būs. Ir cops. Mazais tips un triks, kad ir zivs paņēmusi, rociņu padodam auklu ārā, lai viņa nejūt pretestību. Ir. Bet nav nekas liels. Un aizgāja. Tad tagad pīkstulis. Bet zandards bija smuki sakost raudu. Es reku ir, man liekas, ka viņš sajūt pretestību. Tur ir tā nu. Kas te tagad notikās? Nopietni, ir divas copas vienlaicīgi. Bet labi, tur laikam vairāk nav. Vienkārši es bišķiņ nogulēju. Tur pludiņš ir augšā. Ai. Šajā brīdī vēl vajadzēja pačurāt, tieši tad, kad ir. Bet labi, šitas jāmēģina dabūt ir. Ai, viņš nāk kaut kur. Vai vēlns ar ārā, viņš ir kaut kur te. Tad iedos tas.
Man tas rokas saka trīcēt. Nu, šitais bija, bija normāls mēra zandarts. Jau kurais. Negribas ar tevi vairāk runāt. Jā, Arturs man te prasa, cik ilgi gaidīt, kad piecirst. Un reku tikko redzējāt, cik ilgi gaidīt un piecirst. Nu, nē, nezinu. Vienkārši ir dienas, kad ir viss labi, un ir dienas kā šodiena. Bet, par to vilcienu, es teiktu tā, ja, teiksim, tas plūdiņš tur pazūd parādās, nu tad es nekad neceru. Visideālākais ir sagaidīt momentu, kad plūdiņš jau ir pazudis, un viņam ir tāds konstants vilciens projām. Tas visticamākais nozīmē to, ka viņš jau ir apēdis to mēlīti, un tajā brīdī viņu arī var piecirst. Bet, tas nevienmēr strādā. Piemēram, šodien tas nestrādā. Bet jā, tāda ir tā copa, ka neko tur nevar izdarīt, paredzēt un tā tālāk. Visticamākais šodien viņam nav tas ņēmiens tāds, ka viņš to maili reāli ierīja, jo līdz laivai mēs dabūjām divus, es teiktu, cik 50 centimetriem točni viņiem bija. Līdz laivai dabūjām, bet tā arī vaigā nepaskatījām. Kā ir, tā ir. Ir gan jau. Vēl viena iespēja sačakarēties. Atkal smuki aizgāja pludiņš. Davai, bet atkal parādījās. Viņš viņu tur žļāmbā šobrīd, Bet jā, jāteic arī mūsu aizstāvībai šodien, kad mailes, tās, kuras mēs dabūjām, tās raudas, viņas palielas ir. Prasījās bišķi mazākas, bet labi. Kā ir, tā jādzīvo, bet redz, tāpat tās copas mēs sagaidījām. Būtu jau baigi krūti sanākt šito šobrīd izvilkt un vismaz jums vienu zivi parādīt. Ja nē, tad ejiet pie Aigara uz par copeli vai paskatieties, kā mums gāja iepriekšējā copē. Tur mēs vismaz kaut ko dabujām. Nekā. Ja jums sanāk forša copa, ne tā kā mums šodien, piemēram, ja, tad atceramies par limitiem. Varam paturēt 5 zandartus. Vai to vajag darīt vai nevajag, tas ir cits jautājums. Mums te ir joprojām izklaides laivā ar jaunieti. Bet jā, 5 zandarti. Un tikai viens var pārsniegt 70 centimetrus, man liekas. Pārējiem visiem jābūt ir mazākiem. Tā kā, respektējam to, domājam par nākotni. Zandarts ir garšīgs, zinu. Es arī labprāt šodien būtu vienu paņēmis uz mājām. Bet, izskatās, ka nebūs vēl minūtes 10. Un tad šodien noslēgsim šo copi. Iespējams mums bija, nebija sūdīgas iespējas. 2 jau pat pie laivas tika dabūti. Bet, ko es gribētu pateikt, kad šitādas copas ir baigi foršās, kad nav jāiespringst, nav tur jāspinningo un ankuri jācilā un vispārējais. Iebraucam vakarā. Galvenais mēles dabūt, ar to gan ir bišķiņ jāiespringst, bet
iebraucam, forši pabaudam atlikušo vasaru. Es ceru, ka septembris vēl būs silts. Un varam šitā feinu vienkārši pasēdēt pēc darba, atslēgties no visu. Un ja viss saliekās ne tā, kā mums te šodien saliekās, tad arī var kaut ko garšīgu mājās uztaisīt. Un pats priecīgs, ģimene priecīga. Un nākošajā dienā var braukt uz darbiņu. Tieši tāpatās, kā es to darīšu rītā. Tā kā, ja ir jautājumi par šito tēmu, droši brauciet uz Salmo veikaliem. Es esmu Piedrujas ielā. Aigars, ar ko mēs kopā copējamies, viņš ir Skandu ielā. Tā kā, mierīgi varam sakomplektēt visus kātiņus, un tās tiešām nav lielas izmaksas. Un sataisīsim visu, kā vajag, un varēsiet arī kopā. Ne kopā ar mums, bet tepat kaut kur kants ķīsītī te ir gara, un tā kā visi varēs atrast, kur pacupēt. Un ne tikai ķīsī, bet arī visos citos ūdeņos, kur zandarti ir. Tā kā paldies, ka noskatījies izcili nezivīgu epizodi. Bet, nākamā būs zīvīgāka. Tā kā čau, tiekamies uz ūdeņiem, tiekamies veikalā, arī Lielais Loms žurnālā un tā tālāk. Tā kā čau!